Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 32 atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Sveicu Saeimas vārdā ministru prezidentu Māri Kučinski un paldies līdzšinējai valdības vadītājai Straujumas kundzei. Es, protams, esmu gandarīts par to, ka šo mēnešu gandrīz sagatavošanās darbs un sarunu process ir noslēdzies ar pozitīvu arī vienošanos un šodienas arī balsojumu un manas vadītās valdības apstiprināšanu. Es ļoti augstu novērtēju arī interesants bija šodien debatas. Daudz ko es ieklausīšos, un kas man pazīst, arī zina, ka tā nav tikai tukša klausīšanās, neprotams, personiskos uzbrukumos. Bet es to uztveru kā ļoti milzīgu avansu, ko šobrīd ir devusi gan Saeima, gan īpaši, es domāju, tas ir liels avans no sabiedrības, jo visā šajā laikā, kad es kā bezmaz tāds mazāk iepriekš runāts kā iespējamais kandidāts, tika izvirzīts. Tas bija fantastisks atbalsts, ko es esmu sajūtis šajā laikā, sevi stiprinot par to, ka cilvēki dod man šo uzticēšanos. Un es uztveru arī premjera amatu, premjera pienākums kā izaicinājumu, kā kārtējo darbu. Piedodat, bet es jau esmu darbā. Es jau vairs nedomāju, ka šobrīd man ir laiks priecāties vai izteikt emocijas par to, ka ir beidzies šāds apstiprinājums. Jau ir jāsāk domāt par to, ko mēs darīsim rīt, ko mēs darīsim pirmdien un visus tālākos plānus. Ir gan bijuši jautājumi arī par deklarācijā diezgan tādām ambiciozām un lieliem uzstādījumiem, un man atbilde ir, ja mēs neuzliksim ļoti augstas latiņas un liels izaicinājums un baidīsimies par to runāt, mēs neko arī nesasniegsim. Tā kā es ļoti ceru arī, ka tas darbs par komandu, ko es esmu ar ministriem runājis par to, ka mēs varam gūt panākums tikai tad, ja viss strādā, viss šīs dienas mūsu sarunas ir gājušas, ja vienkāršot sakot ar dialogu ar katru ministru būs smagi jāstrādā. Uz to arī vismaz es esmu personīgi ļoti gatavs. Lūdzu, iespēja jautājumiem. Lūdzu. Viss birojs šķiet, ka uzreiz nav noformējams, bet biroja vadītājs ir Māris Krastīņš, kas jau ir kā vairākas dienas jau man palīdzējis jau šobrīd. Preses sekretārs Andris Vaivots, jūs te neredz, bet viņš būs tiešā kontakta persona, durvīs tā var piefiksēt, jo es pieņēmu, ka mans telefons dēļ aizņemtības klusēs. Es vienmēr esmu bijis ļoti atvērts žurnālistiem, bet uzreiz saku piedodas. Baidos, ka nebūs tik daudz laika. Es esmu izvēlējies arī ārlietu padomnieks. Tie man būs divi. Es uzaicināju darbu turpināt Straujumas iepriekšējās premjeras padomniecei Dacei. Jā, es vēl nestāju iepazinies. Un arī pieņēmis arī Eiropas Savienības jautājumos norunājis strādāt ar Leldu Līcīti, kas būs tiešais palīgs, kas, acīm redzot, ir nākošo nedēļu. Tas ir lielais izaicinājums. Nākamā trešdiena, ceturtdiena, piekdiena ir Brisele, tā skaitā Eiropa padome. Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kādas varbūt nenosauc. Varbūt varētu izzīmēt kaut kādas prioritātes ekonomikas jomā jaunajā valdībai? Pilnīgi viennozīmīgi. Mēs jau vakardien sākām izejot no
deklarācijas, veidot šos pirmos punktus, kas tur ir ierakstīti, tās arī ir prioritātes. Citu prioritāšu nebūs tikai ekonomikas ministrijai, jebkurā lietā iesaistīsies arī, būs jāiesaist citas ministrijas. Ekonomikā, ja mēs ņemam no augšas, pirmais, no tā, kas ir deklarācijā ierakstīts, pirmais virziens, piemēram, ir tādas Latvijas vienotu piedāvājumu sagatavošanas. Tas ir tas, lai mums būtu pilnīgi apzināts savas iespējas. Mēs teorētiski katra ministrija un visi tā kā zinām, ko mēs varam, ko nevaram. Katra, piemēram, Liepāja zina visu, bet mēs strādāsim ar to, lai valoda visiem būtu vienāda. Tas ir pieņemot mūsu tranzītu priekšrocības, ostu priekšrocības, to piedāvājumu, ko dod Latvijas lielākie centri, un šis investīcija vide Latvijā būtu labvēlīga priekš tam, lai mēs varētu droši runāt par ekonomikas izaugsmu. Otrais ir resursu mērķiecīga izmantošana. Tātad šogad ir noteikti resursu apzināšanas gads. Tas nozīmē ne tikai dabas, ūdens, meži un ko mēs tas zinām, bet arī apzināt savus publiskos resursus, savus kapitālu, sabiedrību, iespējamo potenciālu. Mums ir fantastisks rezervs, kas tikai būtu efektīgi jāizmanto. Un, protams, ekonomika ļoti saistās ar nodokļiem. Šodien es biju jau Tirdzniecības rūpniecības kamera, man uzaicināja vēl pirms sēdes vēlreiz pārliecināties, un mēs norunājam par tādu ciešāku kopdarbību. Uzņēmēji vēlas būt līdzatbildīgi arī par mūsu nākotni, kas nozīmē, ka viņu pēdējā gada varbūt tāda nepārāk labā pieredze sastādot budžetu. Šobrīd mēs veidojam paralēlu komandu arī Pasaules bankas pētījumam un strādājam pie tā, lai inventarizētu mūsu nodokļu sistēmu saistībā arī ar izdevumiem. Nozīmē, ka tikai tad, kad mēs būsim izzinājuši esošo, sasaistījuši, cik mēs varam šobrīd atļauties izdevumus, tikai tad mēs uzsāksim runu pār, piemēram, finansējumu paaugstināšanu veselības nozarē ilgtermiņā. Mēs uzsāksim runu par nodokļu sistēmu nākošu gadu, aiznākamu gadu un mēģināsim radīt, izveidosim šo stabilitātes sajūtu tādā partnerībā. Tas ir šogad lielākais izaicinājums ir nodokļu sistēma. Mēs šobrīd diskutējam par to, ka iespējams mēs šopavasar iesaldējam visus esošos nodokļus un nerunājam par kaut kādiem jauniem, par izmaiņām, līdz pilnībā esam izpētījuši situāciju. Tas nozīmē arī bez kaut kādiem radikāliem pavērsieniem. Tas nozīmē, ka nebūtu gaidāmas pilnīgi tādas nodokļu izmaiņas? Visticamāk, jo viņas vienmēr, es esmu pret kaut kādu stihisku un haotisku darbību, kad kāds ir nolobējis vienu vai otru. Mēs nevaram, piemēram, tāpēc, ka kāds skaļāks augs, pēkšņi daisīt izņēmumus, jo mēs gribam pilnīgi visu Latvijas ainu uzlikt ilgtermiņā. Un 3 gadu budžets nevis tikai kaut kādā ziņā, kā tāds vēlmes saraksts līdzīgi, īpaši 3. gads, bet 3 gadu budžets ļoti jau plānveidīgs. Paldies. Lūdzu. Palīdz, kas ziņā nevar kad brīvības valdības apstiprināšanas nebija skaidrības, ka 2 ministru un jūsu kolēģiem valsts noslēgumā. Jums ir zināmi termiņi vai indikācijas par to? Attiecībā uz mani var nešaubīties, man ir ziņas jau dotas, ka es esmu iesniedzis, es esmu pēc dokumenta aizpildīšanas, man viņi vēl nav izsniegti, bet man ir nodota informācija, ka ar manī viss kārtībā varat pierakstīt. Es arī būtu ļoti izbrīnīts par šiem 5 gadiem, kad man nevajadzēja, ja pēkšņi kaut kas būtu mainījies. Man nav informācijas par ministriem. Paldies. Vēl kāds jautājums? Lūdzu. Protams. Darbs komandā nozīmē darbs ar cilvēkiem, nevis
kaut kādā ziņā attālināt stāvot. Es ļoti zinu, ka droši vien cietīs kaut kādas citi darbi, bet manas tikšanās ar ministriem sāksies vēlreiz jau nākamā nedēļa runājot. Faktiski katrs ministrs saņem uzdevumus, mēs viņu monitorējam, pārbaudām. Ļoti kopīgi ir jāvienojas par kopējo uzstādījumu. Viens var teikt, ka viņi nav jauni, bet es arī nebūtu pārāk priecīgs, ja būtu, piemēram, jāapmāca kāds ministrs kaut kādas 3-4 mēnešus, lai viņš vispār saprastu, kas ir nozara. Šie kādā ziņā visi ir profesionāli, un es to uzņemu arī kā kolektīvu, jebkuru darbu, kas būtu jāvada. Jūs taču arī nenolīdzināt visu un ievedīsiet jauno komandu. Tā var uz kartupeļu tīrumu, nevis uz tādā kolektīvā darīt. Tāpēc es tur nesaskatu nekā slikta. Jautājums, vai es spēšu visus motivēt, un vai visi ļoti iespējams var būt kāds šobrīd domā par to, ka labi, viņš parunāja, tagad ievēlēs, varēšu gulēt tālāk. Es dodu garantijas, neviens no viņiem gulēt nevarēs. Tas ir skaidrs, mierīgi, nedomājot par to, ka būs jāatskaitās par darbu. Lūdzu. Latvijas radio, vai esat uzdevuši jau ministrijām arī termiņus, līdz kurām viņām jāizstrādā rīcības plāns? Mēs šajā diskusiju gaitā runājām. Teorētiski mēs esam vienojušies jau, ka tas ir mēneša laikā. Ņemot vērā, ka tomēr ir jāiziet finanses ministrijas sietas, jo deklarācija ir tie ir galvenie punkti, kas tur apkopot. Arī tur vēl tas ir jautājums, kā viņi saistās ar budžetu. Bet tajos rīcības plānos un vēlmes, ko es neiekļāvām deklarācijā, tur sēž ļoti lielas vēlmes saraksts, ļoti lielās summās, kas nozīmē, budžets ir mums izmērāms, lielums neizmērāms. Tā kā sapņi nebūs rīcības plānā, kas nozīmē, ka katram ministram būs arī jāiziet finanses iespējamība. Un ar katru ministru arī runāsies mēnesis, mēs kā orientieri, bet nekas jau nenotiks arī dažas dienas vēlāk. Katrā ziņā no mēneša līdz pusotram, bet tas būtu maksimums, kad visiem būtu jābūt skaidriem par rīcības plānam, jābūt gatavam. Lūdzu. Lūdzu. From the New York Times. My question is just why you refer to yourself as a dark horse in becoming a prime minister. Jā, jautājums no New York Times žurnālistu puses. Kādēļ jūs runājot par savu kandidatūru minējāt, ka jūs tāds mazāk pazīstams vai varbūt nezināmāks kandidāts? Kāpēc jums tā uzskatīt? Es šim nebiju, nefigurēju starp zvaigznēm, kuras pastāvīgi vai izvirza sev, vai pa kuri citi runā. Tāpēc, ka es jebkuru jau arī premjera amatu un premjera kandidēšanu uztver kā lielu izaicinājumu, bet man nekas nav bijis par katru cenu vajadzīgs. Es vienkārši redzēju, ka es to varu, un kad šī varbūt bija tā reize, kad beidzot es biju gatavs, acīm redzot, to pieņemt. Prezidents Rejons uzsvēra, kā vienu no svarīgākajiem aspektiem labi reputācija sabiedrībā, komunikācija ar sabiedrību. Jums ir plāns arī, cik regulāri aktīvi varētu būt šī komunikācija ar sabiedrību cilvēkiem? Attiecībā uz komunikāciju nevelti mēs ierakstījām arī deklarācijā par to, ka arī reformas, ja mēs piesakām, viņas ir jāskaidro. Tāpēc katrai reformai būs jābūt arī kaut kādam komunikācijas plānam, un tas nebūtu nenozīmē, lai es tur sēžu katru otro dienu televīzijā un pats skaidroju, bet jebkurā gadījumā skaidrošanai būs liela ļoti nozīme, un mēs jau tuvākā laikā arī varēsim detalizēt pastāstīt, kā to izplānosim. Reizē ar darbiem būs arī tur ir ļoti daudz piemēru, kaut vai par to pašu skolu reformu, kur noteikti nepieciešams ļoti daudz runāt un komunicēt. Paldies. Lūdzu. Lūdzu. Also contrast in English, also from the German press agency. I have a question regarding yesterday's decision of the NATO. So NATO decided to beef up the
the eastern flank, which includes also Latvia. So what kind of military presence you would like to see in Latvia, and also what answer do you expect from Russia? And also would be interested in your bilateral relations with Russia. Jā, jautājums par vakardienas NATO lēmumu pastiprināt militāro klātbūtni Austrumu Eiropā, tā skaitā arī Latvijā. Kādas ir jūsu domas? Tātad, kāda veida tieši šo militāro klātbūtni jūs vēlētos redzēt, bruņu tehniku, varbūt karavīrus, un tāpatās arī kāda varētu būt potenciāli Krievijas reakcija uz šādu NATO gājienu, un kā jūs vispār kopumā domājat veidot attiecības ar Krieviju? Mūsu jau nekādas attiecības, kas attiecas uz ārpolitiku, nekāda kursa izmaiņa nav ne paredzēta, ne arī viņi veidojas. Jau, piemēram, Ukrainas notikumu kontekstā Latvija jau sen ir pateikusi to, ka mēs esam par to, lai NATO līdzdalība šeit tiktu stiprināta, un nekad mēs par to neesam slēpuši. Domāju, detalizēt. Acīm redzot, tas ir aizsardzības ministra saruna jautājums, un detalizēti par to arī runāsim, bet šajā gadījumā tas ir vienkārši mūsu politikas turpinājums, un vakardienas arī šis lēmums nebija priekš Latvijas ne izbrīnīt, neizsauc nekādu izbrīnu, un faktiski mēs turpināsim dialogu, lai šo klātbūtni stiprināt tā vai savādāk, tas ir jautājums jau detalizācijai. Paldies. Paldies, kolēģi. Ir vēl atvainojies, lūdzu. Latvijas Rādio 4 ieskatījums par solījumu. Ja es nemaldos savā runā, šodien jūs arī uzsvērāt, ka ir svarīgi valdībai pildīt savus solījumus. Ar to, lai jāatzīmē objektīvi iepriekšējā valdībai labi neveicās, kaut kā jāpiemina iedzīvotāju ienākumu nodokļu nemazināšanu. Toreiz ministrs Reirs pateica, ka situācija esot mainījusies. Jautājums ir, ar ko šai ziņā atšķirās jūsu valdība, un vai jūs neizmantosiet līdzīgas atrunas, ja to, kas kaut kas neies glumi un vienkārši neteiksiet, ka situācija ir mainījusies un pieņemsiet attiecības lēmumus? Mēs negribam, lai situācija būtu neprognozējama. Tas saistās arī ar to vienu atbildi, ka šis gads būs tāda, mūsu nodokļu sistēmas revīzija, inventarizācija, lai mums nebūtu jāizdara pārsteidzīgi kaut kādu lēmumu. Manis ir ļoti grūti izspiest solījumus. Ja izdodas tāds konkrēts izspiest, tad es parasti viņus pildu. Šobrīd tāpēc arī nodokļu sistēmas straujas izmaiņas nebūs. Tad jābūt ir force majeure apstākļiem Latvijā, lai būtu. Jūs minējāt arī uzsvaru uz medicīnu, izglītību un drošību, kas ko būs vērsts. Tas nozīmē, ka mediķi var rēķināties ar jums vai skolotāji var rēķināties, ka viņu sistēmas ir sakārtot? Skolotājiem viennozīmīgi uzreiz mīts, kas izplatījās, ka 9 miljoni kaut kur ir pazudušas. Vienkārši mēs deklarācijā nerakstījām to, kas jau ir nolēmts. Tātad attiecībā uz 9 miljoniem algu pieaugumu. Vienīgais, ko mēs jau esam ar ministru jau runājuši, viņi nedrīkst iekrist sistēmā, kas nav sakārtot. Tātad visticamāk 9 miljonu saņēmēji jau būs tie, kur ir redzām jau kārtība. Pats par sevi nebūs sistēma jābūt sakārtotām, un tad ir gan iekšējās rezerves, gan arī pamats iet uz tālāku vispār, kas attiec uz vispārējo. Smagāka situācija, protams, ir ar zinātni un ar augstāko izglītību. Tur būs, acīm redzot, krietni jāskat. Medicīnā akūti, protams, trūks līdzekļu. Te pašā laikā mēs esam ar Beļeviču kungu par šiem 2 soļiem jau vienojušies. Šogad līdz gada beigām pilnīgi skaidrība par visu sistēmu. Mēs nevaram stihiski runāt par kaut kādām jaunām līdzekļu masām, turklāt tādas mums arī nav. Vienīgais konkrētais solījums ir aizsardzības budžetam. Tas ir vienīgais cipars, kas ir ierakstīts deklarācijā, ejam uz 2%. Jūs tur vairāk neko neatradīsiet. Pirms mēs iegūstam pilnīgi skaidrību, mēs ar solījumiem nebārstīsimies. Un nauda valstī, tā ir man vislielākā pārliecība, ir jāiegūt tikai sistēmā, kas ir sakārtota un arī kur nav noplūdes, starp citu.
Paldies. Ņemot vērā tālāko premjeru darba kārtību, es aicinātu varbūt sazināties ar viņu padomniekus par tālākiem jautājumiem. Tā kā stāv priekšā Andra Paivoda, lai jūs zinātu, ar ko. Tālāk sadarboties. Paldies, liels! Ātrāk beidzās. Davai.